gan Igaunijas Kehra pārspēja mūsu LSPA 43-25 par Dobeles Tenakas spēli pret Kauņas Granītu Normons Mjalders. Pirms šīs spēles dobelnieki ieņem priekšpēdējo 7. vietu, kamēr Granītes tabulā gozējās 3. pozīcijā, tāpēc favorītu status piederēja viesiem. Par spīti tam Tenakas handbolisti šo maču kopumā aizvadīja godam. Jau cīņas sākumā viņi nodemonstrēja viesiem, ka nekāda vieglā pastaiga lietuviešus negaida. Tā mazrezultatīvās spēles sākumā vadībā pat atradās dobelnieki. Abām vienībām vienlaicīgi radās nopietnas problēmas ar vārtsarga pārspēšanu. Tiesa Granītes pieprasot minūtes pārtraukumu, pamazām izdevās spēli izlīdzināt, bet puslaika beigās pat izvirsīties vadībā ar 12-10. Pēc pārtraukuma laukumā turpinājās dramatiska bezkompromisa cīņa, kurā prognozēt uzvarētāju nevarēja līdz pat spēles beigām. Galotnē diemžēl veiksmīgāk bija lietuvieši, un Tenaks nācās atzīt zaudējumu ar 19-20. Žēl, jo pozitīvs iznākums bija tik tuvu.